Rudens un ziemas sezona daiveriem tradicionāli saistās ar braucieniem pie atklātiem ūdeņiem. Skatieties un iedvesmojieties! Big Fish – daivinga un freedivinga apmācības. Moto – Fun, Health and Pleasure. Daivings ir ķermeņa un gara ceļojums. Tā ir ieniršana citā pasaulē un iespēja apjaust sevi bezsvara stāvoklī. Ceļojumu un daivinga centrs Big Fish sniedz iespēju ikvienam attīrīt savu prātu no zemes raizēm un izbaudīt zemūdens pasauli. Kad es pirmo reizi uzvilku daivinga ekipējumu un ieniru, man bija sajūta, ka atrodos kalna galā. Man šķita, ka esmu putns, kas lido. Es tikai nomainīju gaisu pret ūdeni. Šī prasme attīsta spēju kontrolēt savu ķermeni un prātu. Zem ūdens var gūt neaizmirstamus iespaidus, vērojot zemūdens dzīvību un artefaktus, nogrimušas pilsētas, kuģus un citus sauszemes objektus, kas ūdens pasaulē iegūst pavisam citādu apveidu. Mans psihoemocionālais stāvoklis ir diezgan nolīdzsvarojies, pateicoties tai ūdens terapijai un tam laikam, ko es pavadu ūdenī. Un pats tas freedivings, tā ir savā ziņā arī meditācija. Darot šo sporta veidu, sakārtot tādu savu domāšanu un savu galvu. Jo tālāk no cilvēkiem un apdzīvotām vietām izdodas ienirt, jo skaistāku un neskartāku zemūdens pasauli var atklāt. Ir attīstīti divi daivinga veidi – niršana no krasta un ieniršana no jahtas. Es atceros pirmo niršanu Taizeme. Mums bija tur ļoti ilgs periods lidošana, baigie piedzīvojumi, pārdzīvojumi, bet tad, kad ielic ūdenī, tas bija vienkārši jauna pasaule pavērās, jo Taizemē vispār niršana ir kaut kas fenomenāls. Šogad es sāku nirt ar Denisu, jo man draudzene Erika paņēma man līdzi uz Igauniju, un tur mēs braucām nirt. Es nebiju nirusi to visu to periodu, un Denis man iepazīstināja ar to visu, un viss notika ļoti lēnām, viņš man palīdzēja, visu paskaidroja no jauna, un man bija tāda ļoti liela miera sajūta un brīvība zem ūdens. Dažādos ūdeņos mīt dažāda dzīvība. Kaut kur var vērot mazās krāšņās zivtiņas, citur lielos zemūdens iemītniekus. Big Fish centra audzēkņi ir baudījuši peldi ar roņiem, rajām un pat haizivīm. Sajūtas esot neaprakstāmas. Pirmais, kas mani ieinteresēja daivingā, bija zemūdens dzīvnieku pasaule. Biju Ēģiptē, Maldīvu salās, Vidusjūrā, un visa dzīvība, kas tur mīt, ir ar savu raksturu, un ar to ir jāprot saprasties. Tas ir kā aizlidot uz Marsu un satikt citas radības. Daivingā un freedivingā svarīgākais ir prāta atbrīvošana. Taču, lai spētu to pārvaldīt, ir jābūt drošam par savu niršanas tehniku. Centra audzēkņi apgūst šīs prasmes tepat Latvijā, sporta kompleksā Ķezermešs.